Es to pacelšu rīt. Ej, sāki cālu, pasteigālu, čekurkālu, tu pietiek zakāru, sēdzu dzīvo zāri. Ej, sēguškālu, simtīgālu, satlakālu, ja man nakam galvā, slačī dzīvo lauji. Milzu kamena dzīve, kliedz, manu sviestmaizes sviests. Ej, cāri kālu, pasteigālu, čekurkālu, patrumīni zakāru, sēdzu dzīvo zāri. Ej, sēguškālu, simtīgālu, satlakālu, jau man apkā galvā, slačī dzīvo lauji. Ej, cāri kālu, pasteigālu, čekurkālu, patrumīni zakāru, sēdzu dzīvo zāri. Ej, sēguškālu, simtīgālu, satlakālu, jau man apkā galvā, slačī dzīvo lauji. Labdien visiem, mani sauc Velta. Šodien ir svētdiena, 15. februāris. Vakar bija Valentīna diena, Latvijā daudz kur notika koncerti, ballītes, arī mēs pabijām vienā no koncertiem. Aizkrauklas kultūras namā uzstājās labvēlīgais tips. Es domāju, ka nevienam jāstāsta, kas ir labvēlīgais tips, bet koncerts bija vienkārši brīnišķīgs. Emocijas, kā saka, sita augstu vilni dziesmām, visām dziesmām tika dziedāts līdzi, dejots arī līdzi. Jā, vēl pēc pāris dienas droši vien dūgošu labvēlīgā tipa dziesmas, bet dzīve nesastāv tikai no dziedāšanas un dejošanas, dzīve sastāv arī no mums adītājām, no adīšanas. Un tāpēc šodien nolēmu ierakstīt video un pastāstīt, kā tad man pa šo laiku ir veicies ar adīšanu. Tātad vispirms par manu vislielāko darbu, kuru es uz doto brīdi dadu par adīto jaku lielajam vīram. Tātad cik tālu tad esmu noadījusi. Tātad mugurpuse, priekšpuse noadīta, ir sākta adīta piedurkne viena, sašūts tajā pusē, kurādu piedurkne ir sašūts sānu vilse, un pilnībā ir piedīta tātad apkakle klāta un ir pilnīgi iešūts rāvēsledzējs. Apkaklē vienīgais, kas man vēl ir palicis šeit, ir jāpieketelē no kreisās puses, jo apkaklē ir dubultā. Tātad lielākā daļa darba ir gandrīz jau padarīts. Tagad jau varu tādus secinājumus izdarīt, kas tad man šajā jakā patīk un kas arī nepatīk. Tātad šī jaka tiek adīta izmēram XXL, tātad paliels izmērs. Un savā adītājas mūžā šis, manuprāt, ir kāds 4. darbs, tāds lielais adījums tieši vīriešiem. Un tā kā pēdējos gadus esmu sākus adīt pārdošanai, tās ir zeķis, cepurs un čalis, tad bija nolēmusi, ka šī jaka tiks adīta arī pārdošanai. Sākšu adīt arī vīriešu džemperus tieši pārdošanai. Taču tagad, kad darbs ir gandrīz jau nodīts, es saprotu, ka līdz pārdošanai man vēl tāls ceļš ejams, jo esmu sapratusi kļūdas, kuras esmu pieļāvusi atdot šo jaku, un tā kā vēl kādas pāris jakas ir jānoada kā paraugu, un tikai tad var sapņot par pārdošanu. Tātad, kas man īsti šajā jakā nepatīk un kas patīk? Sāksim vispirms ar to, kas man patīk. Man ļoti patīk šīs te jakas dzīves sastāvs.
Tātad šeit ir mūsu pašu Klipan saules, tātad 100% vilnas dzija, un klāt pievienoju Jārnārtu kotonu softu dziju, kuras sastāvs bija 55% kokvilna un 45% poliakrils. Man ļoti patīk šis te savienojums. Šī te dzija noņem vilnas dzijas to asumu, vilnas dzija savukārt atkal dod siltumu, un pats adījums pēc taustas ir tāds, nav ass, ir tiešām ļoti patīkams, un tas man ļoti patīk šajā adījumā. Bet kas tad man īsti, nu neteiksim, ka nepatīk, bet es saprotu, ka ka tās ir kļūdas tomēr, ja, teiksim, pieredzes trūkums, un kas tad tas ir? Tātad šajā jakā pats tāds sarežģītākais etaps vai kā lai to saka tagad, pati tāda sarežģītākā lieta šajā darbā bija iešūta jakai rāvējslēdzēji. Es zinu, ka daudzām adītājām, un arī man agrāk tas bija tāds klupšanas akmens, kāpēc tieši neādīju šos te darbus, kuriem priekšpusē ir jāiešūja rāvējslēdzējs. Nu, man ir nodītas divas jakas sev, ko es adīju, personīgi sev adīju ar priekšā šūto rāvējslēdzēju. Tur man šīs jakas ļoti patika, kā es iešuvu rāvējslēdzēju, pie kam rāvējslēdzēju es šuvu tā, ka rāvējslēdzējs ir apstrādāts gan no abām pusēm, ja? Gan no labās, gan no kreisās puses, taču šajā jakā tas īsti šoreiz, kā saka, nenostrādāju, un kāpēc? Iepriekšējās jakas, kuras es adīju sev personīgi, tika adītas no smalkākas dzijas, un abas jakas bija mežģiņa adījumā. Adījums tātad bija smalkāks, bet šeit ir diezgan parupja dzija sanāca kopā, kad savienoja abas šīs dzijas, un tad, kad rāvējslēdzēji iešuvu, apstrādāju tieši tāpatās kā abām iepriekšējām jakām. Nu, man šķiet, ka šī te rāvējslēdzēja, šī te vieta, kur ir iešūts rāvējslēdzējs, ir par biezu. Nu, rāvējslēdzēju esmu iešuvusi pilnībā, viss ir apstrādāts, bet kamēr jakai nav piekatalēta šī te apkakle, es varu vēl šo te rāvējslēdzēju izārdīt ārā un mēģināt kaut kā savādāk iešūt, ne tā kā līdz šim biju izdarījusi. Nu jā, tātad tas, kad šis te apstrādes veids, kad rāvējslēdzējs ir no abām pusēm, piešūta šī te apmalīta arī no kreisās puses, šajā gadījumā īsti nedara, tikai tāpēc, kad ir rupjā dzija. Otrs, kas man šajā jakā rāvējslēdzējā arī īsti nepatīk, ir tas, ka man neizdevās atrast rāvējslēdzēju īsti piemērotā krāsā šim te adījumam. To kamerā nevarēs redzēt, jo rāvējslēdzējs ir gaiši pelēkā krāsā, bet šis adījums, mazliet atšķirās. Tas man īsti nepatīk, jā, šī te rāvējslēdzēja krāsa, bet kāpēc es tādu nopirku? Vienkārši tāpēc, ka cita nebija. Jo man šeit bija vajadzīgs garais rāvējslēdzējs, 85 cm. Rāvējslēdzējs, kurš taisās vaļā, tātad arī rāvējslēdzēji, kur var attaisīt vaļā. Un veikalos nemaz tik liela izvēle šiem te garajiem rāvējslēdzējiem nav. Es, protams, neskraidīju pa visiem Rīgas veikaliem un nemeklēju, ja rāvējslēdzēju. Es parasti rāvējslēdzējus pērku Rīgas ādas firmas veikalā, Rīgā. Tur ir liela rāvējslēdzēja izvēle. Diemžēl tāds rāvējslēdzējs, kā man bija vajadzīgais garums un krāsas, diemžēl neatradu. Nu jā, kamēr adu vēl piedurkni, man ir laiks padomāt par šo te rāvējslēdzēju atstāt vai ārdīt ārā un mēģināt savādāk apstrādāt, vēl laiks ir. Bet viennozīmīgi šī te jaka nebūs pārdošanai, šo jaku valkās vai nu mans dēls vai vīrs. Tātad otra lieta vēl, kas man arī ne īsti šajā jakā patīk, ir piedurknes. Tātad piedurknes es adu pa apli, tad, kad ir mugurpus, priekšpus noadīts, savienotas plecu daļā valdziņi, ja sāndais valdziņi sašūt, tad šeit pa apli uzņēmu piedurknes, valdziņus jau vienkārši adīju pa apli.
bet sapratu, ka tas ir ļoti, kā lai to tagad pasaka, nērti adīti tā šim te lielajam vīru izmēram, un pie kam tā ir vēl vilna, dzija, kuras sastāvā ir vilna. Jo tad, kad es ādu, jā, šis te viss lielais darbs man ir visu laiku klēpī jātur. Tagad ārā labi ir zieme, ir vēss, bet tad, kad ārā būs silts jau, un ja es adīšu vēl šāds te jakas, piemēram, vasarā, kur vilni ir, tas ir ļoti, ļoti neparocīgi smagi. Tāds smags darbs tev visu laiku jātur rokā, jātur klēpī, tā kā rokās arī. Un pie kam tad, kad tu adī, jā, tev visu laiku tomēr tas darbs arī ir, kā saka, jāgroza. Un šajā gadījumā dēļ šī te izmēra un vilnas dzīs es sapratu, ka tas man īsti nepatīka. Ja šai jakai, protams, es otru piedurkni arī tieši tāpat darīšu, neko neārdīšu, bet pārējām jakām, kuras es adīšu, jā, es adīšu, protams, vēl, noteikti šiem te vīru izmēriem būs šūtās piedurknes un adīšu visticamāk ar šo te nopaļoto galviņu. Tātad šeit piedurknes daļā tiks veidots, ne piedurknes daļā, tur tajā rokriņas daļā sanāk. Tā šeit noraukšu valdziņus un piedurkni jau vadīšu atsevišķi un būs pilnīgi šūts tāds darbs. Šis te paņēmiens, kā ādām pa apli šim te lielajam izmēram, man personīgi nepatīka. Es zinu, ir cilvēkiem, kuriem tas netraucē, ja, kad āda no vilnas un visu to lielo darbu tur rokās jau visu laiku tur tik āda pa apli. Man īsti tas šajā gadījumā, jā, kaut kā nepārāk patīk. Es esmu adījis arī, protams, pa apli sev kleitu, 2 kleitas, jā, bet tur bija dzīves sastāvs savādāks. Tur kokvilna bija arī klāt, un tad kaut kā tas viss kaut kā savādāk bija, bet šim te lielajam izmēram šī adīšana pa apli man īsti piedurknēm nepatīka. Tas arī principā šodien viss, ko es varu par adīto jaku pastāstīt. Jā, tad jāpabeidz adīt vienu piedurkni un otra, un jāizdomā, ko tad darīt ar šo rāvējslēdzēju. Vispār es varu uzvilkt jaku, nodemonstrēt uz sevis, kā izskatās šis te rāvējslēdzējs iešūts. Tā, tas. Man ļoti patīk šai jakai apkakle. Tātad, tā, tūlīt. Lūk, izskatās šādi. Tā krāsa īsti nav. Man nepatīka krāsa rāvējslēdzēja. Kamerā varbūt skatoties to tā neredz, bet man personīgi nepārāk patīk. Piedurkne tā tad, pusē vēl nav nodīta. Bet tā principā, jā, jaka, ar jaku es esmu apmierināta. Vienīgi, jā, tās ir tādas nianses, kas jāņem vērā tad, kad es adīšu jau uz priekšdienām nākošo jaku. Tātad adīt šūtās piedurknes, jā, un savādāk iešūt rāvējslēdzēju. Iespējams, ka rāvējslēdzēju es šūšu jau nākamajām jakām, nevis ar rokām kā šo te rāvējslēdzēju, bet mēģināšu šūt ar mašīnu. Es gan iepriekšējos video teicu, ka man nepatīk rāvējslēdzējs ar mašīnu šūt adījumiem, bet kādreiz, kā saka, ir jāizkāp no savas komforta zonas un jāpamēģina kaut kas cits. Tālāk vēlos jums parādīt dziļu, no kuras es adīšu vēl vienu vīru jaku, tikai savādāku modeli. Tātad ņemšu vērā iepriekšējās jakas kļūdas, ko veicu adote. Tātad man plānos ir nodīt vēl vienu jaku, un šo jaku man vajadzēja adīt jau kā dāvanu. Manam ģimenes loceklim dāvanai vajag būt jau gatavai marta mēnesī. Es ļoti labi saprotu, ka līdz martam es šo te jaku nenoadīšu. Es ļoti ceru, ka cilvēks, kuram šī jaka jāsaņem, būs neapvainosies. Es zinu, ka viņš neapvainosies. Bet jā, dzija ir nopirkta un jaku, protams, es tiklīdz pabeigšu pirmo jaku sākšu adīt. Un tātad parādīšu uz ekrāna modeli, kādu es adīšu šo te vīru jaku un dziju esmu jau arī
arī nopirkusi. Tātad šī te jaka tiks adīta no 3 dažādas krāsas dzijām. Un šo te jaku es adīšu, pirmo jaku es adīju, raksts bija 5 valdziņi labiski, 1 valdziņš krēliski, tad šo jaku jau es adīšu tikai labiskajā adījumā. Tātad jaka sastāvēs no 3 dažādām krāsām. Tātad, un dzija ir Alizē Cotton Gold, no šīs dzijas arī daudz esmu adījusi. Sastāvs ir tieši tāds pats kā Jarnārta džins dzijai. Tātad 55% kokvilna un 45% akrils, un metrāža mums ir 100 gramos 330 metri. Tātad dzija zilā krāsā, un šīs te dzijas krāsas numurs ir 279. Tātad otrā krāsa, no kuras adīšu, arī ir šī te pati Alizē Cotton Gold dzija. Arī tāda pati metrāža visa, un dzijas krāsas numurs ir 87. Tā ir šāda te pelēkas krāsas dzija. Un trešā krāsa ir šī te dzija, no kuras es tādu pirmo jaku, Jarnārta Cotton Soft. Sastāvs arī ir tieši tāds pats, 55 kokvilna un 45, tikai šeit ir poliakrils rakstīts. Es nezinu, ar ko atšķirās poliakrils no akrila, iespējams, ka tas ir viens un tas pats. Tikai šeit metrāža jau ir smalkā dzija, bet pie šīm te dzijām es arī pievienošu klāt vilnas, Clip & Saules vilnas dziju. Tātad pie šīs te zilās dzijas pievienošu šādu te zilu saules dziju, Clip & Saules dziju. Izveidosies tāds nedaudz melanžēts adījums. Pie šīs te pelēkās dzijas, kad nevaru noturēt visu, pie šīs te pelēkās dzijas tiks pievienota klāt šāda te saules dzija. Un pie šīs te gaišās dzijas, tātad dzija, kas paliks pāri no šīs te spoles. Tikai man, protams, ir jāskatās tagad, lai metrāža tā sakrīta, un tātad, tā kā šī ir ļoti smalka tāda dzija, tad pie šīm te abām dzijām es pievienošu vēl ļoti smalku Clip & Saules vilnas dziju. Arī tātad tāds viegli melanžēts adījums izveidosies, un tad jau tā metrāža šīm te dzijām un adījuma biezums sanāks vienāds apmēram, jā. Tātad 3 dažādas krāsas un 2 dažādi tādi dzīšu sastāvi. Tātad jaka arī būs tieši tāda pati ar ravēslēdzēju, šī te stāvapkakle, tikai labiskais adījums būs. Atklāt šakot, šo te pirmo jaku, kur es adu, ir diezgan tā, neteiksim, ka nogurdinoši, bet diezgan apnicīgi adīt. Visu laiku šī te pelēkā krāsa, jāda, mazliet no tā visa nogurst. Gribās kaut ko krāsaināku, spiltāku, tādu adīt, un tāpēc es domāju, ka šī jaka iespējams, ka man adīsies ātrāk, 3 dažādas krāsas, un šai jakai tātad pilnīgi būs šūta, kopā šie te gabali jāšuj, un piedurknes arī es adīšu jau atsevišķi ar šo te nopaļoto piedurknes, šo te galviņu, un tad šūšu iekšā rokriņķa līnijā. Tātad ir mans, kā saka, nākotnes plāns, un dziju jau arī esmu nopirkusi. Vēl tikai jāizdomā, pirmo jaku es adu ar adatām numuru 3,5, iespējams, ka šeit adīšu ar adatām numuru 4. Jāpaskatās, paraudziņas neesmu vēl noadījusi, bet, vai 3,5 vai 4. Tātad parādīšu arī vienu gatavo darbu. Tātad esmu nodījusi vienu zeķu pāri. Kā jau es teicu, februāri mēnesī es adīšu zeķes tikai lielām meitenēm, tātad izmēra 39, 40, 41. Un šis ir zeķu pārītis izmēram 41. Tātad dzija, kā parasti, nako boho dzijas sarkanā krāsā, un pievienoju klāt 2 šādas Clip & Saules vilnas dzijas, dziju sarkanā krāsā, bordo krāsā, pievienoju klāt sarkanai krāsai. Pie kam šī nav tāda spilgti sarkana krāsa, tāda, nedaudz tāda tumšāka, Un sanāca ļoti skaists
sarkanīgas, nedaudz melanžētas adījuma zeķes. Adījums pavisam vienkārši klasiskais, kā es rādu, 3 labiski, 1 krēliski, elastīgais valdziņu uzmešanas paņēmiens, adats numur 4. Jā, šis izmērs ir tāds stabils 41. dāmu izmērs. Ļoti visiem šīs te zeķes patīk, laikam šajā laikā, kad tāds ārā tāds ļoti augsts ir, jā, tad šī te sarkanā krāsa tā nedaudz, tā kā saka, uzmundrina visus. Domāju, ka no sarkanās krāsas dziļas zeķes noteikti adīšu vēl šogad. Šīs zeķes nav tas garais variants, jo, tad, kad zeķu uzvalka ir nedaudz pāri potītei, varbūt tās ir tā saucamās kapzeķes, tagad grūti pateikt. Es skatījos internetā, meklēju, ko tad nozīmē kapzeķi. Kapzeķi bija zeķi, kur ir nedaudz pāri potītei. Šī it kā tā man arī sanāk. Var teikt, ka es uzadīju kapzeķis sarkanā krāsā, jā. Zeķis ir uzadīts, notvaicāts, bet nav vēl mazgāts. Jā, man ir foto, kā zeķi izskatās uz kājas, pielaikoju es pati, bet var redzēt, ka zeķi ir nedaudz tā kā par lielu, jā, jo es saku, šis ir 41, bet man pašai ir 40 izmēra zeķis jāvalkā. Tā, un sāku adīt vēl vienu pārīti. Šī zeķe jau arī ir Nako boho zeķe, tikai zaļā krāsā, un šeit savienoju tātad šādu te zeķu dziju. Man ir pazudusi etiķete, nezinu pat krāsas šo te numuru. Jā, sastāvs klasiskais 75% vilna, 25 poliamīds un metrāža 420-100 gramos. Un pievienoju klāt tātad 2 šādas te zaļas klipan saules dzijas un adats numur 4. Tikai šis zeķu pārītis ir tāds 39. sanāca. Es šo te zeķu pielaikoju, šī zeķa atkal man ir par mazu, jā, tātad teikšu, ka šis ir 39. izmērs, tātad nekā tāda spilgta arī nav, nekādas tādas pārējas, nekāda raksti tāda neveidojās, šādi te tādas gaišākas krāsas līnijas iedījās iekšā. Arī, jā, 3 valdziņi labiski, 1 valdziņš krēliski, arī šī te kapzeķis sanāca. Ja saliekam kopā abas zeķes, ja izmērus, tad var redzēt, kad, tik daudz ir starpība. Tātad 40. te kaut kur pa vidu sanāka. Šeit man bija 52 valdziņi, un šeit ir 48. Principā jāda 40. izmēra zeķi, jā, tad tam platumam, valdziņu skaitam ir jābūt tādam pašam, tikai jāda šī te daļa nedaudz garāka. Bet, jā, šīs būs 39. izmēra zeķis. 1 zeķi nodiju, tagad ir jānoada vēl otra zeķe. Vēl nedaudz esmu adījis arī savu šalli, bet, tur ļoti maz kādi 5 centimetri ir nodīti, un es pēc šodien neko nerādīšu par savu šalli. Tā kā, jā, nākošu nedēļu turpināšu adīt pelēko jaku, pabeigšu zeķi adīt, un tad jau skatīsimies tālāk, kā man veiksies un ko es adīšu jau tālāk nākošajā mēnesī. Nē, mēnesī tā vēl nesanāk, tas ir februāra beigās, ko sākšu adīt. Tāds šodien bija mans video. Paldies, ja noskatījāties, un tiekamies jau kādu citu reizi.